Mēs šobrīd braucam uz Latgali. Es nobraucu pirmo stundu ar pusi un otru pusi Rihards brauc. Kopā 3 stundas. Paliksim mājiņā. Million Star Hotel Latgale, ja nemaldos. Mēs tur paliksim, tad mēs apskatīsim labs jautājums, ko. Sanāk tā mājiņa ir Viļakā, ierobežā, un mēs apskatīsim Viļakas ezera salu. Tur reāli riktīgi garš tilts līdz salai, un uz pašas salas ir tā kā taka reāli uztaisīta, un nekā cita tur nav, es saprotu. Nu jā, un tad es arī atradu informāciju, ka tas ir viens no garākajiem pontonu tiltiem Latvijā. Savieno Sauszemi ar Viļakas ezera salu, tas ir 144 metri garš, ko papildina pastaigu taka uz salas, kas ir 442 metri garumā. Visdrīzāk, ka mums būs jāstaigā pa lietu, bet es uz to skatos no gaišās puses, jo iespējams, ka tad nebūs cilvēku, kas ir ideāli. Bet Rihards, čau! Čau! Protams, ar mums arī ir visskaistākais sunīts pasaulē. Šireiz mazīgs bērniņš. Tu vissmukākais sunīts pasaulē. Kā man iet, jā? Oi. Kā tik man neiet? Nu, es šobrīd dzirdu ar vienu ausi. Sāksim ar to, kas visvairāk man traucē. Un es nezinu, cik skaļi jārunā, jo tā kā grūtāk saprast. Bet kaut kad drīz es tikšu pie kvalitatīvas dzirdes. Un iet jau visādi vispārībā. Cits grafiks, cits režīms. Vairs tik bieži nefilmēšu, protams. Bet es centīšos kaut ko saplānot, jo filmēt man ritīgi patīk, man patīk montēt, man patīk viss tas process, tā kā to es noteikti darīšu tikai retāk, cik jau es varēšu, to tikai arī es darīšu. Mēs beidzot atbraucām. Ir vējš, protams, bet nelīst, kas ir pats svarīgākais, ka nelīst. Mums aizslēdz mašīnu. Jā. Mums ar Rihardu ir vienādas jakas, tā kā nesajauciet mūs, ja? Mēs vienkārši izkāpjam ārā un Enzo palaidām, jo neviena cilvēka nav. Un te ir tāda ļoti nabadzīga sēta, un Enzo viss labi, un sunīts. Un Enzo, protams, ir grūti, viss labi, mālecītis. Enzo! Nu jā, viņam vienkārši grūti, jo mēs braucām pirmkārt 3 stundas, kas jau ir grūti viņam arī. Un plus vēl re, kur to suni ieraudzīja, tad vispār emocijas grūti savaldīt. Bet tāds, nu, viņš mums ir katru dienu. Nezinu, kurā brīdī, bet viņš atkal ir izvārtījies kaut kur. Es tikko mēģināju bišķi noslaucīt, jo es pagaidām nezinu, vienīgi ar mitrām, kodām salvetām. Bet bez jārā, katru reizi, kad mēs kaut kur ejam, viņš reāli kaut kur izvārtās un smird un pretīgi. Fuj vienkārši. Nu, sajūtas diezgan interesantas, jo viņš ritīgi šūpojās. Vējš liels. Enzo vienkārši redzi.
Eta Ponton. Es tagad teicu, ka Eta Ponton. Nu, mēs esam klāt, protams, mums jāsagaida būs saimniece, jo viņai ir kaut kādas darīšanas, bet šitā ir tā sanāk, kas pieder viņiem, tā ir ezertūra, un te var pirtiņu izīrēt un visu kaut ko tur kaut kur dīķīts vēl uz to pusi. Bet mēs iesim uz otru pusi, tur ir divas mājiņas. Viena mājiņa ir tā kā vairāk stiklota, kura būs mums, un otra ir, kura nav tik stiklota. Bookingā tā vieta izskatījās ļoti interesanti savā ziņā. Protams, dzīvē viss tas ir varbūt vēl foršāk. Bet, nu jā, mēs pagaidām ejam skatīties. It kā viņa teica, ka mēs varam iet iekšā un tādā garā, bet es domāju, ja viņa ļoti grib mums tā kā izrādīt tās, visu izrādīt, tad pa lielam gribās, nu, lai viņa tad izrāda, ja viņa tā vēlās. Nevar nopeldēties. Kruč, man liekas, ka būs rītīgi interesanti, jo šādā mājiņā, pat nelīdzīgā, mēs neesam palikuši. Viņa rītīga maziņa, reāli gulta, un tur pāris kaut kādas lietiņas, bet rītīgi interesanti izdomāts tādā ziņā. Neatri vaļā, viņa teica, ka var iet iekšā. Reāli tā laipa visa tā kā kustās nenormāli. Tik interesanti. Nē, pat slapš nepalika apakšā. Nu, ko lai es par viņu pasaku, nu? Kā viņš tagad izskatās? Viņš tieši netulīt mēs drīz tiksim mājiņā, viņš prosti ielec, jo tas grāvis nevar saprast, ka tur ir tik daudz ūdens, un viņš vienkārši ielēca tā kā pāri mugurai visu. Tagad jāsteigā, kamēr viņš izžūs. Es taču netaisos, ka tā saimniece redz, ka mēs šādi te netīreli tajā mājā laižam iekšā. Kaut kāds dvielis, mums dvieļi mašīnā. Jānoslauka viņš kārtīgi. Bet viņam tā spalva var tā kā kaut kādai, es nezinu, pīlei. Nemaz līdz ādai netiek. Pišķi augšējā spalva slapja un pārējais sauss viss. Mums te sanāca bišķiņ ilgāk pagaidīt. Nu, projām saimnieces nav, bet bijām aizbraukuši uz Viļakas vietējiem veikaliem. Ļoti interesanti. Un tās baznīcas apskatījām, ko tikko redzējāt. Nu, tur bija divas, es tikai vienu nofilmēju pēdējā brīdī, kas sapratu, ka varbūt jānofilmē. Nu, un mēs aiznesām jau somas, tagad pa lielam iesim iekšā mājiņā. Nu, patiks tā te šodien gulēt. Netīri sunīši. Sīki. Sīki. Nekas saimniec izmazgās. Nē, spilvenus nē. Nāc te. Te, kaigalī. Patiks tev te čučēt, vērot visu. Ko? Patiks tev te čučēt, ko? Vērot visu slapi sunīti. Nu, beidzot, jā. Beidzot sagaidīt. Protams, senzo nodarbītas vajag. Vai nu solīt?
Karači, es te čiloju, ja? Un tā mājiņa grozās, nu, kā jau es iepriekš kaut kur tur rādīju, neatceros. Bet, nu, sajūtas brīžiem ir ļoti tāds jocīgas, tad, kad uzpūš riktīgi vējš un viņi sāk tā kā lēnām griezties, tā kā, nu, es nezinu, kādi mēs rītdien būsim, vai mēs pieradīsim, vai mums štirīs visu nakti, tas ūdens kustība. Bet diezgan interesanti un forši, kad ir tas vējš un tas lietus, jo tas to atmosfēru padara tādu foršāku. Nu jā, mēs joprojām gaidām saimnieci. Mēs gribam taisīt ēst, bet mēs vēl netaisīsim, sagaidīsim viņu. Un tad kaut ko sāksim, jo man ļoti gribas ēst. Nu tā kā ļoti. Viņa atkal griežas tā māja. Oh no. Ir ļoti jocīgi. Man liekas, ka tev vajag tur timelapse uzlikt kaut kur. Timelapse vajag uzlikt? O, magād, viņa atkal griežas. Viņa runā. Ko tu domā? Jāparunājās, kamēr vēl ir bišķiņ gaismiņa, jo mums tikko atnāca saimniece, parunājāmies, kamēr timelapse filmēja un viņa redzēja, ka ir uzlikta kamera un filmē. Tā bišķiņ, bet nu, viņai jau forši. Viņi nesen ir sākuši tās mājiņas tā kā vispār palaist īrē. Tā kā droši var braukt visi šeit, ritīgi forša saimniece. Visu ritīgi apstāstīja, izstāstīja, kas un kā un ko. Tā kā ritīgi nice. Un tagad mēs beidzot sāksim gatavot ēst, jo es esmu ļoti izsalkusi. Un ko mēs vēl darīsim? Taisīsim ēst. Bet kaut ko vēl es gribēju. Nu jā, viņa te pastāstīja, ka te vispār ir ūdrs nākot ciemos, tad esot vakarā kaķis, kas apgaitā staigājot šeit kaut ko meklējot. Esot arī bebrs šeit, ko es jau Rihardam teicu, ka ceru, ka kādu bebru satikšu vēl. Un jā, un no rīta šeit būs saulaikts tieši tur, kur ir tas skats pa lielam uz ezeru šajā pusē. Tur kaut kur būs saulaikts, tā kā uz to ritīgi jāpamostās. Un jāiedzer kāda rīta tēja. Kaut kā tā. Tā kā pagaidām kaut ko činīs ēst. Īsti virtuvītes nav tādas, bet mums ir tas deglītis un stāt pa mierīgo tā smuki uztaisīsim zupeņu. Tas izvilka Enzo gultu. Viņa teica, ka šito var, ja te vairāk cilvēku paliek, var vairāk palikt. Un tad te ir tā kā tāda izvelkama gulta no apakšas. Nu, es sapratu, viņi ieiet iekšā un te izvalkās līdz pašam galam, tā kā vēl viena gulta. Nu, un tā kaut kā. Es nevaru, nezinu, vai var vispār teikt kaut ko. Kā tas Rihards uzvedās. Ko tu biji atskrūvēt? Nu jā. Un es vēl gribu naktī pamēģināt. Viņi izstāstīja, kā strādā šis teleskops. Gribās paskatīties arī zvaigznes. Gribu arī ielīst savā lielajā džemperī. Es speciāli paņēmu. Un man māsīts uzdāvināja riktīgi to milzīgo džemperi. No šitā te pilnīgi soma nāk līdzi. Es jau teicu, ja nenāktu soma, tad es viņu neņemtu. Viņam nāk līdzi soma. Un es tūlīt viņā ietērpšos. Oh, yeah. Kaut kā tā. Tā ir laimīga zaiga, tā izskatās laimīga zaiga. Lielā džemperītī tūlīt dabūs ēst drīz.
Ak, Dievs, cik labi. Sena believer. Kur jāliek šitā uzparikta? Oh no, uz upeni. Cik daudz jāliek? Cik gribās? Es nezinu. Ja kas atnākšu vēl vienu. Ovā. Retīt priekā ar zupenu džings. Te jāskatās. Nav šitā jāskatās. Ikuruģēsim. Oh, I see. I see nothing. Nav nekā. Ļoti slikts teleskops. Mēs esam prom. Ļoti slikts. Jāiet stūrī viņam. Tā. Pats jūs mazīgi no filmu. Malacis.